Nu ko, tad laižam zīri. Šitais karšto startēts. Nav atslēgas. Labi. Būs jādo. Jā. Pirmā nakts īrijā, kādā šī tādā istabiņā. Kādas 10 minūtes sabiedrisko no lidostas, 15 nebūtu. 55 eiro naktī, nav slikti. Principā privāti mājas otrais stāvs tur. Jā, tāds pensionāri pārīt dzīvo. Tā lūk. Pilsētiņās sorts. Pirmais rīts. Oh, had they died by Pierce's side, or had fought with Cavalry, their names we'd keep where the Fenians back through the glen I rode again, and my heart with grief was sore. For I parted then with a valiant man, whom I never shall see more. But to and fro in my dreams, Nu ko, sveiciens, draugi, ir 31. mārts, 5:30 vakarā. Esam kaut kur Mēness salā. Šādi izskatās 40 mārciņas vietējā valūtā, Mēness mārciņas. Un šādi izskatās Hjūb Nūrob ričuks. Šādi izskatās? Hei, ajā. Esam tikuši pie ričuka, pie vietējās naudas. Superīgā velobodē, kurā arī tiku pie vietējiem batoniņiem, tepat taisītiem. Brīv? Urā! Jāizšauj tagad līdz viesnīcai pāris kilometriņi. Jānometās tur, bišķi somas jānomet. Tad ir jāizpēta, kas tu tuvākai apkārtnē ir. Rītdien būs vēl jautrāk. Sākam šito ballīti aiziet jūriņā. Tad galvenā detaļa, varbūt to varētu atcerēties, ir tas, ka viņi tad kā bišķi par nepareizo pusi brauc, teiksim tā, mēs izsākot. Tā kā visu laiku kaut kā jāatceras, ka man ir jāturās pa kreisi. Ok, gaināk būs ok. Viesnīcai aptuveni 6 km bišķi mazāk. Tā kā tāds superīgs iesildošais posmiņš mums. 400 metri jau pieveikt, turpinam baudīt! Reliefs pārsteidzoši manam izo. It kā jau naktsmājas ir kāds 600 metrus no jūras, bet neskapēc. Tam tur ritīgi kalva. Dažiem būs tas pats arī lejā, bet ir traki. Grūti iet. Vēl visiem sobām un visu. Nu ko, pēc skaisti nobraudas vien, arī pievaram zem pie mūsu galmērķa, Devoniena viesnīca. Kā tā izskatās, saka jūra lejā. Ļoti smuki. Ejam iekšā. Nu ko, piečuks noripots, 1:06 vakarā. Viesnīciņā esmu ierakstījies.
Šī dāmas skats pogu, tieši pa to ieliņu arī, kur ir pēlējā. Sāk palikt interesanti. Hei. Kas labs, jā. Jā, bišķi jāatpūšas. Kādā veidā bez uzpīpināšanas man šodien pagaidām tie 5 kilometriņi pagaida, kā braucēji ir mani sadzīvojis, tā kā spēja iekļauties satiksmē, tas labi. Bišķi atpūšamies, un tad jāapspēj drons vēl aiziet paldināt, sāksim ar to droši vien. Tad mēs ejam ielās, ejam ar Ričuku turismiņā. Jipī! Mana mani bultiņa melnā, mana, bet ved mani kalnā. Neņem ļaunā, zini, es atkal sākšu no jauna. Nu ko, ir 18:46. Saulrietis pēc vietējā laika ir 19:52, tā kā ir bijuši pāris stundai. Es esmu savā Britu salu vēlotārpā, patentētajā savu Latvijas krekliņu. Un parstajām pilsētas garo pastaigā kediņām. Nu ko, plāns pavisam vienkārši. Manais loga ir Mēnes salas galvaspilsēta Duglasa. Pilsēta, kurā dzīvo aptuveni 27,000, kopējās Mēnes salas aptuveni 87,000 iedzīvotāji. Teritorija pavisam neliela. Šodien izrādās arī tajā Mēnes salas lidosniņā, kur bija tikai 2 ielidojošās lidmašīnas. Viena ir tā, ar kuru es no Dublinas atlidoju, un apmēram pusotru stundu pirms mums atlidoja lidmašīna no Londonas Heathrows. Cita ielidošā reize šodien te nav bijis. Tā kā jā, esam tiešām, tādā vietā nekādā. Teiksim tā, ka tad vēl dzīvēs te būšienā tagad. Tā kā pirmais mērķis līdz ar to ir dabūt suvenīrus. Jāizbrauc kaut kur jāiepērk labs daudzums suvenīriņu. Otrais mērķis ir paēst. Kaut ko vajadzētu paēst. Kā droši vien vakariņām būtu labs laiks. Reizes dabūt ūdeni, tas nodara. Un pa vidu tam visam kaut ko bišķi no turismiņa jāpagaršo. Kaut kas jāpaskatās apkārt. Tā kā iesim ielās, skatīsimies, kas šeit ir šim vakaram mums priekšā. Būs mans stiprinātais pie stūras kamerē arī, tā kā vajadzētu būt visam krietni sakarīgāk. Protams, vieglākā sastāvā bez baigām somām. Nu tad aiziet, malcam. Labi, ka esam tik drošā vietā kā Mēnes sala, jo citādi aizlīšu tādā jāleņā. Tā rekomends Ričuks. Būtu interesantāk, bet viss kārtībā. Esam gatavi startēt tā kā. Nu ko, pateicoties Čoma Jāņa 3D printerim, jums tagad būs šāds skats no stūras. Jauki. Ko, 100 metru un esam pie jūras. Skatāmies uz kur jūs ir tā. Šāsmu pa labi izskatās, ka tur visi dzīvo. Uj, pēc abām pusēm vajadzētu izskatās. Sāksim pa labi. Vēl vienmēr labi. Ej tu nost. Kas par piejuru, kas par kaifiņu. Šitas ir labenieks. Šancēm. Bišķi aizelsties no kāpmiņos, bet eko interesanti māja. Ok, plānījās uzspiest augstāk. Kalniņš turpinās. Šobrīd pirmais posms ir medība pēc suvenīru bodītes. Pārāk veiksmīgi neizskatās, bet turpinām kāpāt, skatāmies, kas vēl ir. Lukas force pēc kalnu gan ir pretīga lieta. Uzsākt no šitā. Pat ar monolo būtu vieglāk. Šamps vienmēr Tas nav tāds pirmais reālais iespējas. Ceļi ir diezgan sūdīgā stāvoklī. Te varbūt to tik ļoti neredz, bet bedrītes ir. Visādi šuvīts, visās tam līdzīgs. Vajag daudz. Nav tas Britu glonums. Bet nu labi, neko. Nu ko, no bedrēnām ielām esmu orpās lejā pa tādu ļoti izaicinošu kalniņu. Tur var normāli atrauties. Uz norpues uz mazāk bedrainu promenādīti. Parunāju ar vietējo, noskaidroju, ka kaut kur tam iestās un ir bodīti it kā ir. Iespējams, ka viņi tagad ir cieti, tā kā tur īstuns maršruts pagaidām neved. Pariņķosim pa promenādīt un skatīsimies, vai arī tur varam tikt kaut kā tā pagaidām. Šī ir vēl tur tāds smuks kalniņš īstenībā galā. Skatīšos muši jāuzmals tur augšā. Tā kaut kā labi boda arī. Nē, tur ir vēl atrāk. Oha. Labais. Atā. Nu ko, pilsētas robeža ir sasniegta. Principā rekolojā arī skats uz visu viņi ir. Nereāli skaisti teikt nost. Uzšausim to augstā kalniņā, tad arī ir pusnatukai pilsētā kaut kur pa ieliņu. Un tad gan kaut ko ādumu varētu pameklēt. Kaut kā tā. Čals. Nu ko, vairāk un mazāk Britu teritorijai atbilstoši padarīšana. Sāksim to tā. Mēncas fileņi, friškas.
Doktors Pipars. Skats uz pilsētiņu lejā. Diezgan svētīgi. Šīs būs mans vakariņas. Neliels, nezinu, sviekals tak. Labais eit nost. Tās zivs ir vienkārši ideāli. Eit un nost. Cik sasodīts sulīgi labi. Jāuzvēl kāds time-lapse, viņš tādu ļoti skaistā vietiņā esam nometušies. Tur tramvai, ja to gan maitos un cik stilīgi. Kaut kā tā. Tur pāri okeānam es vēlos aizceļot. Your car is stay here. Just to see Paseo García. Reģistrēli, es vēlos aizceļot uz mājām. Vienā rokā kokos riekst, otrā rokā smūtīs. Tur nav ko īsti piebilst, esmu karsts kā jūlijs. Pats Cēzar, tu zini manu stilu dodī. Un kad to izderšu, tev pudelē to vēstuli sūtīšu. Mēs varam aizceļot kopā, jo mums nav kas aptur. Īstais laiks ir tagad, piepildīt savus sapņus. Twitter mani, ja vari, droši kāp uz skatus. Un mēs ieņemam šo krastu, pludmales patru. Es vēlos aizceļot uz salu, kas nav Lucavas sala. Es vēlos doties tur, kur nevajag lielu veikalu. Es gribu ceļot, sajust brīvību laiku nemanot. Es gribu aizceļot uz Indiju vārdu nemainot. Dzīves stāstam jābūt labākam par Insta story. Tricārs kabrītis, maģi morning glory. Tu esi Wonderwall, es tev Žans no Olām. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es vēlos aizceļot uz salām. Tur pāri okeānam. Tur pāri Daudzoties pa pasauli jau ir tā bišķiņa satumsis. Un es esmu kaut kādā veidā izmaldījies ārpus pilsētas, kas ir diezgan viegli izdarāms. Bet sanāk tagad kādi 4 km atpakaļ līdz viesnīciņai. Nosacīt droši vien šī skaitās šosei. Kā teiksim pa šoseis māli. Cik viņiem ir tie ierobežojumi, it kā es kaut kur redzēju. Bet viņiem te ir jūdzējs. Tā ir 6, te ir tā močstrās, kas viņiem tie cauri iet. Kaut kur es redzēju kādi 60, kas principā būtu kilometros pie 96, pie 100 kaut kas tāds. Tā kā droši vien tur arī var rēķināties, ka tēņi tā gāzē. Vispār, kad es no lidostas šāvu uz Velonomu, tur tajā autiņā sēdēju ar vietējiem. Viņiem stāstīja, ka kaut kur iet kaut kāds kalnu ceļš pār kalniem. Mazums šis ir tas. Viņiem vismā nav ierobežojumi. Kā reāls ceļ, nav ātruma ierobežojumi, vienkārši pēc sajūtām, cik tu esi drosmīgs. Ātri līkumos pa tādu kalnu ceļu, tik tur arī var darīt. Reāli ierobežojumi tur faktiski nav. Te ir 40. Jūdzēs tas tātad kilometros 64, kaut kas tāds. Ok, šancē, pret kalniņu bišķiņu. Sulīgs nobraucieniņš, jo kādu kilometru garumā. Ātram viņš arī labs. Jā, tā ir alpas priekšā. Jā. Jā, otrā nobraucot, bet navigācija saka. Šitā joslā. Šitā. Briesmīgi trajektorija. Welcome to the city of Douglas. Jā. Esam atpakaļ pilsētiņā. Tikai galvaspilsētā, bet jāsaka Solas tomēr galvenā pilsēta, ka vēl līdz apus. Šitādi es pašā sākumā iepirsos tāds uzkrāsotājs. Es domāju, ka vienkārši jāšā pāri. Izrādās tā kā prasās apturēt kustību. Īsti nav tas, ko es tur darīju. Jā, nobraukt. Te ir skaisti. Ok, tā. Nu ko, tums ir pārņēmuši šo mazo metropolu, sauksim to tā, jo tiešām sajūta ir kā tādā skaistā lielpilsētas jūrmalā. Bet viena misija vēl nav izpildīta. Vakariņas es tā kā dabūju. Suvenīri tā kā būs rīt, bet tomēr kaut kādu limpeni prasās. Prasās nopirkt limpeni. Nu, ir ko ieraut. Vakarā teiksim tā, laikam. Kaut ko vajadzētu iedzēt. Arī kaut kas tiecīgāk. Īstenībā kādas suvenīru godības šitā skatījos, jā, šitā bija cieta. Šitā ir vīdiem, jā, man ir labi ceļam, atpakaļ ceļā drīzāk. Tur es varēšu ieripot, bet tā esam pārtikas veikaliņš tagad. Ko jāuznīciņas. Pārtikas veikali, jā, tāda tā misija. Tā. Atdodas, man tagad ķeisaram ir jāatdodas ar Dievu meitenes. Jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. Tā interesanti, ir tā, ka veikalā es viņiem iedod 10 menus mārciņas, atpakaļ viņi iedod 5 britu mārciņas. Vēl tāds atlagums, bet jā, doma tāda, ka viņiem īstenībā apgrozībā ar vienādu vērtību. Viena menus mārciņa tikko daudz, cik viena britu mārciņa. Līdz ar to viņi vienkārši miksē viņas abas divas kopā. Te arī, es domāju, tajās monētās te ir droši vien kaut kas no abām.
Un izstās tāds, jā, te ir stabila mēnesis monētas, un šitā ir... Un šitā ir brita? Jā, tiešām. Paskatīks, cik interesanti, kā te viss notiek stilīgi. Vēl pie naudas švietroties īstenībā, tieši par mēnesis naudu runājot. Džeka Velo nomas bodē uzzināja, ka viņiem te ir arī kā vienas mārciņas, tieši papīra nauda, bet tā esot baigi retā. Te šitie veikli arī te kas jautāja, ir viņiem tāda? Šeit, ka nav. Tāda mazā bloks misija būtu dabūt savus rokas uz tādu papīrišķi. Man liekas, būtu diezgan stilīgi. Tagad gan esam atgriezties viesnīciņā. Čurju. Nē, bet vieta tumsā, Gulgos tieši tumsā ir reāli pasakaini. Varbūt tā ir visās pie jūras pilsētās, bet tā promenādīta un izgaismotās ieliņa. Tieši tagad jūrtas izgaismotais posms, tas ir ideāli skaists. Ej, nost. Atgādina Maltu savā ziņā, jā. Tā kā Maltā, bet ir arī savs šarms un jāsaka arī savs cestrums droši vien. Ko +10 šobrīd ir ārā, tā kā vidas siltumiņš būs ļoti novērtēts. Atgriežamies atpakaļ. Cits. Nu ko, atgriežamies savā piemīlīgajā Pakējā alejā. 20,5 km šodienai. Kopš iziešanas pagājušas stundu 52 minūtes, tātad ceļā arī interesanti, riktīgi interesanti. Rītdiena būs neaizmirstama, es ticu. Kādu ķēdēm riču klāt šodienai, tad tas ir arī viss. Paldies! Nu ko, 20 km uz riču, ka tagad tikko vakarā pavadīt, iznāk no skaistas augstas dušas, kuras es tagad esmu pasācis ņemt. Vienu izaicinājumu dēļ. Te mums skats pilsētu. Un te mums ir skaista futena, vai Skotī trāpīs? Netrāpīja. BBC 2. kanālā mums ir futena, kurā Skotī pēdējās minūtēs tomēr netiek pāri kaut 2 vārdus izlasē. Kā tā? Skotī kanālos vienā bija filma kaut kāda. Un arī futena. Eit nost. Futena laba lieta. Ko te rāda? Anglija izaudēja Japānai. Nav baigi iepriecinoši. Žēl. Kas vēl? Ceturtais kanāls. Nu ko, ir 7:49 no rīta. Esmu ticis pie pilnām angļu brokastīm. Kaut kā tā. Porcija rīs man nav paigi liela, tas labi. Nevajag pārēsties jau no rīta. Varēsim ņemt un kāpāt riču pēc šitām. Super. Tāda nav baigi populāra šī sala, laikam, jauniešu vidū tīpaši. Kaut kā tā, labi aptīt. Ok, ir 8:17 no rīta. Ceļam gatavs. Mazo somu līdzi, lielo varēšu atstāt viesnīcā. Šobrīd ārā ir aptuveni +10. Principā diezgan mācījos, bet kaut kur zila debes tur arī paspīd apkārt. Tā kā saulīti vēl var cerēt, bet vispār jau uz 3 pēcpusdienā sola lietu. Es plānoju pabeigt uz 2. Tā kā cerēsim, ka iztiekam bez. Ležam! Mierīgi! Ok, lielā soma ir atstāt viesnīcā, esmu krietni plānākā sastāvā. Mums priekšā jūra, kā redzat. Jāiepazīstina ar šodienas plānu. Tātad, kāds ir šīs spēles plāns? Distances ziņā mēs skatāmies uz aptuveni 80 līdz 100 km, droši vien kaut kas tuvāk tam 80 galam, lai visu varētu mierīgi paspēt. Un šobrīd, kā jau tikko redzēt, esam pie jūras, bet sāksim kārtīgu stiepienu īstenībā. Labi iesildīsim gāzi jau no paša rīta, jo mēs sākam ar aptuveni 15-16 km, principā pret kalnu, lai tātad tiktu līdz Mēnesi salas augstākajam punktam Snefalam, kurš ir aptuveni 620 metru jūras līmeņa. Kāds nopietns kalniņš. Pēc tam nobrauciens lejā uz otru salas galu, uz tādu pilsētiņu Pīlu, tur ir skaista pils. Tad atpakaļ šo galu, netālu no lidostas ir pilsētiņa Castletown, arī ļoti skaista pils tur. Un tad mēs atgriežamies šeit. Savācam lielo somu, braucam uz nomu nodot Ričuku. Un tad kaut kā tiekam līdz lidostai. Un cerams, ka tad, kad es nododu Ričuku, man vēl ir, 3 stundas līdz lidojumam. Tas būtu tas optimālais variants. Protams, prioritāri ir galvenais paspēt uz lidojumu, tā kā, ja nu kas, mēs grozam maršrutu ap to, nevis otrādāk. Dodamies! Loks, vai, kas vispār? Pārsteidzoši grieza autosatiksmi, ņemot vērā to, ka mēs esam, principā, neliels savas ierobežojumi, bet autiņi ir diezgan. Tagad tieši rīta darba plūsma lielā. Visi iebrauc pilsētā uz darbiem. Principā 8:30 no rīta. Jā, plūsma ir riktīgi, jopci. Skaidrs. Atskaitot to šauroceļu, kur man tagad ir jākastās un kur man kāds tagad sēžas garām. Ir arī laba lieta.
šādā visu braukāšanu pa kreiso pusi. Tikai, ka man baigos jākai galvā, kaut kā visu laiku savu jāsviež. Atceries, kur tā jābrauc, atceries, kur tā jābrauc. Bet nē, tas kaut kā instinktīvi viss atnāk un uz ziņā nosēdēs, ok, kreiso pusi, braucam par to. Tā kā tik sarežģītu visu atcerēties, īstenībā nav, tas labi. Jā, ceļi neiedzīgi šauri. Aizmugurē autobus tagad ir tik garām, bet nav tā, ka man te vajag, kur likties ir. Vienāsim te bišķi nosviesties. Aizgās, viņš līdīs vai nelīdīs. Līdīs. Jā. Šaurs te. Nu ko, kaut kā šitā izstās uzbrauciens uz salas augstāko kalnu, Snafels. Kaut kur 621 laikam metri šis jūras. Štāmā ir jūra un debesis. Mums tur prām varat redzēt. Daba laba. Turpinām šancēt. Labajā pusē man jūs varat redzēt tribīnītes vienkārši ceļ malā. Tās svešie moču satiksmē, te ir tāds labs sasliekumiņš ir. Tā kā, jā. Te vienkārši ceļ malā ir tribīnītes šur tur. Interesanti. Un tad jums ir ļoti āsts kāpniņš, teiksim tā. Tas kalnu virsotnē jau tāds 7 km tieši taisam šo ceļu, tā kā ņemsim, bet kāpniņš ir jūtams, izskatās. Mēģinam. Nu ko, kaut kas kāpniņā arī ir, atskaitot dabu vispār. Ļoti augsts sveiks asfaltiņš, vai augšā. Patīkami. Ļoti patīkami. Pievelk uzmanību sev tā kā magnēti, bet kopainu ieraudzīt, cik tas ir skaisti un izjust, ka viss ir kārtībā. Jau saknes spokaini, tie mazie melumi saist un pievelk uzmanību sev tā kā magnēti, bet kopainu ieraudzīt, cik tas ir skaisti un izjust, ka viss ir kārtībā. Jau saknes spokaini, tie mazie melumi saist un pievelk uzmanību sev tā kā magnēti, bet kopainu ieraudzīt, cik tas ir skaisti un izjust, ka viss ir kārtībā. Jau sakni. Ej, tu nost! Kas pa dabu? Lauki. Saliņas ir lauki, ir daba. Ir autiņi, kas man grib tik garākai. Pirmo reizi pavērās skats uz virsotni. Tiek, ka tas kalns ir ar 2 antenām. Tas ir tas punkts, kurā man ir jānonāk. Snīfls. Jā, ir vēl diezgan kāpniņš izstāt priekšā. Pagaidām ceļi un vēji bijuši samērā pateicīgi, tā kā augšām, ko viss ir super dupā šancēm. Nu ko, ceļš uz virsotni tagad būs gara kalnu taka. Braucam ar Ričuku, viņa noteikti nav. Lejā dažādi arī nav ko gaist ar Ričuku. Potenciāli kaut kur ar Ričuku te atstāšu iešu kājām tālāk. Skatīsimies situāciju. Jā, kaut kā tā. Plāna maiņa. Stumšanas augšā ar Ričuku aizvien pārāk ilgu laiku. Iesim nelielā krosiņā, paskriesim bišķiņu, lai ātrā tempā vismaz paiesim. Visu dienu muguši nav. Tā kā mēģināsim tikt augšā lejā maksimāli ātri efektīvi. Ričuks tur paliek, tad es domāju, ka te vispār cits cilvēks šodien nebūs darbdienas vidus tomēr. Nē, nav vidus, 9:30 no rīta gan rīz vai. Bet jā, visu dienu man nav, tā kā ātrāk efektīvāk šoreiz ar kājām. Malcam. Oho, aitas ganās. Skats jau arī kļūst diezgan varants. No virsotnes gan jau būs labāk. Vairs nav tālu, īstenībā baigais stāvums, bet ir samērā tuvu. 10 minūtes un esam augšā maksimums. Mierīgi. Re, kur mēs arī esam. Welcome to the Summit Hotel. Virsotnes viesnīca. 2036 pēdas aptuveni 620 metri virs jūras līmeņa. Mēnes salas augstākais punkts Snafels. Mentāli. Bišķi psihi, bišķi mentāli. Viņiem nāk tramvajlīnija augšā, tā kā. Ej to nost. Debesis un jūra. Un visa sala. Pilskan laikam vēl trokstāk višķiņā. Kur tas ir oficiāli virsotne? Bet Vārēnī. Ainava. Nes cik daudz lietiņu šeit ir stāvējuši Mēnes salas virsotnē. Ej to nost.
Paskatīgi. Visu salu tu var redzēt. Tā, ka tur ir ziemeļi, tur ir austrumi, dienvidi, rietumi. Visa sala zem manām kājām. Augstākais fujeks Mēnes salā, Britu aizjūras teritorijā. Tur kaut kā Džeka Kantāns strādā, tie būs otrā vieta. Viss ir sota vārdu tiešākajā nozīmē, ne? Tā kā no turienes es nācu, tur to būdiņu redzēt. Ceļš ir bijis varens. Dievs svētīgi. Viršūnas skaistums izbaudīts. Diemžēl Latvijas draudziņa man nav. Ko te atstāt? 1 cents. Latvijas 1 cents. Lai godams ir, kur šīs paliks te. Jo tomēr esam latvieši. Nu ko, esmu cits atpakaļ pie Ričuka. Pulkstens ir bez 5:10. Esmu kaut 25 minūtēs, pusstundā apmēram akšā lejā esmu nogājis. Tagad tiekam līdz Cejam, tad no Cejam mums gaida 24 km. Es pieņemu, ka pamatā tiem būtu jābūt tendenci uz leju, jo mēs dodamies atpakaļ uz jūras līmeni. Lūdzu pilsēta viņa vārdā Pīla, savas trešā lielākā pilsēta, tur otrā galā tātad. Un tur mūs sagaida ļoti skaista pils, pašā jūras krastā ko apskatīt. Tā kā cepura galvā, droši vien būs dzēstris tagad nobraucienā. Būs jautri. Jā, laišam. Nu ko, nosacīt esam no šosejas novirzījušies. Izskatās, ka ceļa pāri salai turpinām mums tāda mazāka B līmeņa, otrā līmeņa ceļa. Respektīvi lauka asfaltiņa. Ļoti skaisti, ļoti romantiski. Satiksme arī nav... Nē, tieši autiņš aizvairs, kā vēlni piemin. Tā kā pasakaini īstenībā ir pasakaini. Super, paudām. No šādas ainavas nogurt nevar. Eit, nos tik skaisti. Visu laiku aiz līkuma ir skaistums. Tagad ir pavērš arī. Reljefs tā kā ar nosacītu tendenciju uz leju. Vai šī nav video? Eit, nost. Eit, to nost. O, šitie gan visiem ir tiem brauciem radās murgos. Cattle Bridge saucās. Diezgan pretīga štēla. Uz ceļa tāda metāliņa, lai govi saites nevar pāriet izēt vienkārši pa ceļu, jo viņam kājas tur neturētos uz tādiem, bet ja ritiem redzēs nevērīgs. Tad var ievērsties kārtīgi. Doma tāda, ka ar riteni tu var normāli aizšķirt visu. Šitāda reka metāla ceļā. Tu var normāli ierāt visu, pārdot un nolaust visu, ko var salauzt ceļu nost, cik gadījumi ir tāda redzēt. Tā kā ļoti piesardzīgi ar šitiem. Šitais tiešām murgs. Ir sācies nobrauciens, ātrums ir 40 km/h. Ainavas sliktāks apalikuši. Jā, līkums, kaut kāds rīktīgs TT prikals. Mēnes TT kā mocīt. Ok, labi! Kāds tālāk. Izrādās, ka meži viņiem arī te ir jāatzīst nereāli paskaidri meži. Eit nost. Skaisti. Reāli skaisti eit nost. Nu, es teiktu, ka esam nonākuši normālā mizā, tādā riktīgā mizā esam. Tas murgs kā nozīmē. Pilsētiņa vārdā Pīla. Latviešu valodā tas nozīmē miza. Ko viņam šeit tas nozīmē, kāpēc tas nosaukums? Ej, nu sāzim. Šeit tātad ir tā pils, kur mums ir jāpakar. Pašā jūras krastā tuvojamies. Pavisam jauki tie. Pavisam jauki. Pasieties kāda jahtu bāzīte te. Laiviņu zvejnieciņu. Pašā galā arī mums sagaidīs pils. Te ir pavisam unikāla sajūtiņa. Interesanti. Arī, kur arī ir, kad pavarās pils. Pilkās, nezinu, kā viņi sauka, latviešu mīzes pils. Pieturēsimies pie tā gan jau. Jauki, ļoti jauki. Iespējīgi būtu. Jūtos kā nelaimē, gandrīz jau bezsamaņā. Man galvā ir kā... Nu ko, tā bija mīzes pils. Tagad mums gaida 20 km līdz Kasela Rušanas pili jau gaida tajā salas galā. Uglas galvenokārt. Principā netālu no lidostas. Jā, tiltiņš atkarās. Šeit to cistumu jau vairs tikko laiva dāļ. Kā tur tā doma.
20 km mēram, ilgāku stundu tur toši nevajadzētu būt. 11:05, tā kā kādas 3 stundas šodien vēl ir ko riču pavadīt. Jo nu, bet pilsētiņa tomēr ir nereāli skaista, nu. Nu, eita nost. Varen. Nevar beigt forčēt tās krāsnējās mājiņas un skaistais liedaks. Karodziņi, viss ir apkārt. Mēnesā ir riktīgi foršs karogs arī. Tas tā sauktais treskaljans uz karoga viņam ir. Principā tā galvenā doma. Arī kā mūs met, mēs turamies uz kājām. Varen. Labi. Varu poši bišķi ar kameriņu. Tā. Tā kā pa labi būtu jāšai, tur ir luksīts. Var izšāt. Var. Ielīdīsim ieliņās tad jau. Jā. Ļoti jauki. Šis ir patīkams jaunums. Ar kalniem braucot, viss bija diezgan tādos laukos. Šeit jau tāda reālā lauka ainava, tāds mazais lauku ciematiņš ar tādām britu kotičiņām. Mums ir kaut kāds sporta laukums kreisajām pusē. Futbola laukums arī kā britu teritorijā pienāks. Viss ierindā. Jauki tāda ciematiņa ainaviņa. Ļoti patīkam. Nezinu, cik jūs labi redzat, bet priekšā pavērsies Kāsla pilsēta. Tā kā tā. Savu pilēriju. Mēs apmeklēt. Tagad labs nobrauciens kā jau var 2000 no vēja. 30 ir tagad paliek vairāk. Tā. Nu ko, tad mēs esam pēc 59 km šodien. Te mēs esam Castle Rushen. Laikam tā viņa sauca. Castletown, Mēness sala. Austrumu krastu jau. Un vēl viena nereāls skaista ainaviska pilsētiņa. Super. Ļoti skaista. Varen. Nu ko, paskaidri mierīga vieta īstenībā šī te Castletown ir. Šeit ko paldojot dronu. Nereāli eksmiski dronis, kurš spīt tādiem samērā vējainiem apstākļiem, kas jau visu dienu turās. Bet izdevās, viss bija ideāli. Un tā citādi, tagad nākamais plāns ir atgriezties Douglasā. Bija plānojis, kas tur būšu ap 2. Bet šobrīd pat izskatās, ka es varu mierīgi paspēt pat pirms 1:30. Tā kā laiks tiešām te spēlē mūsu pusē ļoti labi. Izskatās, ka visu mēs šodien arī ideāli paspēsim. Mierīgi un bez steigas vēl kādu sūniņu jāspērk. Lai būs sūnīri bodīti atvērti vien Douglasā. Es zinu, kur vieta ir vakar noskatīta. Tā kā super, skaists, mierīgs. Pēdējais rāviens. 16 km vietā tad ir līdz Douglasai. Aiziet! Ejot atbildes, reizēm pazaudē, kādēļ mēs dzīvojam šeit. Es esmu atbildīgs par rīcībām, ko esmu pieņēmis, lai mani bērni veido nākotni un rāda piemēru. Redzēt plašāk, kā tikai to, kas tev ir apkārt, nezaudējot saprātu. Ar visu sirdi vienmēr blakām liekulība, nodevība. Tās nav izvēles, ko redzu, cienīt apkārtējo pasauli, slēgt sistēmu melus, viss ātri mainās un fakti bieži var būt pretēji. Es tikai gribu, lai tu domā pats un naidu nesēji. Kas paliek, kad atņem valodu, atņem karogu, noliek malā status, kas egoismu baro. Tā ir tikai garos, kādā krāsā āda vai es. Kā man teica, ka te ir silts un saulains, šo vietu norisīt pat kā tropisku salu. Jo palmas te aug un zied un tas ir ļoti skaisti un tropiski. Tā mēs te pierakos un tagad nelielā tādā līkumiņā. Šitā īstenībā ir Ronalds vēl lidost atklāt 2000. gadā. Mēness salas galvenā lidost arī tāpat, kur es ielidoju. Gribēju viņu nofčēties, nesanāca iepriekš, jo tagad pie viņu treskaljānu nofčēties ar riču. Riktīgi kroti. Kaut kāds sāciņš te ir. Sveiks, somiņas! Jā, tāda viena maiņtasība. Neteiksim maiņtasība, tāds viens aspektiņš, kam Mēness salā tic visi. Arī tie paši cilvēki, kuriem sakar no lidostas laid uz Olo no Maltiņā. Tāds, ka te dzīvo laumiņas. Mēs tikko pārvācām pāri laumiņu tiltam, Ferry Bridge. Un viņiem ir tāda tradīcija, ka, kad pārvāc pāri tiltam, sasveicinies ar laumiņām.
lai tā tad nenonāks sliktās attiecībās ar viņām. Tas vēl labāk veiksmē, tāpēc gan to es sevi tikko darīju. Tāpēc tālāk. Please observe the night tradition. Say hello fairy as you pass the ferry. Hello fairy. Esmu atgriežusies uz zināmām brauktuvēm. Esmu atpakaļ Tūglasā, salas galvas pilsētiņā. Ļoti jauki. Sanāk vēl ir cik apmēram 2,5 km līdz viesnīcai. Jā, ļoti patīkam. Turpinām. Īsumā nereāli skaisti. Vakar nelikās tik skaisti, bet tīri. Tas ir plānā nobrauc. Jo, cik palmiņas aug, viss ir kā vasarā, tikai vienkārši tas tāds vēsās. Bet īstenībā ir patīkam. Laiks ir patīkam nāms. Super. Tas ir šī mūsu mājā. Tas ir 37. Kad taisīja mana viesnīciņa, mēs šaujam īstenībā uz Sunīgu godīti vēl. Mēs atgriežamies savu vecums ir, laiks nav problēma. Cik plānoju skatiem, pirms ir viena, būt tagad ir 1-2-1. Laiks mums spēlē vēl labi. Centrālais skvēriņš, laukiņš aplīts. Ļoti jauki. Ko, 2,5 mārciņas un esmu sev ticis pie magnētiņa vienā no retajām suvenīru bodītiem pilsētiņām. Jo tā, tagad gan varam atgriezties uz viesnīciņu savākt visu. Jā, nu pasakiet man, ka šis nav skaisti. Nu, kas pasakaini promenādīt. Ideā. Bet nu, varam tā kā kaut ko jau... Es sacēms, vismaz taisīšu pirms tās vēlētas. Tā kā pagaidām vēl laikam beigi nesacināšu. Bet, nu, labi, ja es ieslēdzu kameru, vienkārši pasījās apkārt. Skaisti, krāsains mājas, kalniņš, jūra. Šoreiz skaisti zila saulīt arī īstenībā. Tagad nesen šeit tad parādījās. Viss ir izcelt, nu. Augstākajā līmenī labāk, kur šo nevar būt eksistencē. Tā, atgriežamies viesnīciņā. Nu ko, somu dabūt. Šājam kādu piečuku uz velo bodīt, nododam ričuku. Šī balva uzveigusies. Super. Bija patīk. Šoreiz ar somām izājām nevis pa lielajiem ceļiem doties uz domu, bet izāk caur alternatīvu mazo dzīvmāju rajoniņu opciju, bet nu iet īpaši smagi un tā, jo kalni jau vēl nav pazuduši un šoreiz viņi ir nu brutāli stāvi, tā kā īpaši kāpāšana. Sasveidz. Ko, šie pēdējie 4 kilometri noteikti viss pretīgākie. Varbūt arī kāds smagākie visā braucienā, tā kā nenobeidzams tās labākās nots, bet nu tās nekas, tas viss jau ir aiz muguras. Tā kā kaut kas jāsacina 82 kilometri, varbūt būs 83. Kā gāja vispār. Nu, Mēnus sala ir nereāli skaista, man patīk. Visi blago braucēji arī mašīna izskatās nāk, šādiem saldiem arī tā kā braukt ar riteni, tad nebija problēma. Tādā ziņā, viss bija tādā ziņā izcili, bet smagi, viegli nebija. Kaut kā tā, labi, tā. Nu ko, te sākot 360 darbnīcā Mēnus salā. Arī šīs salas vēl stāsts ir noslēdzies. Pēc sapēdīsim kaut kādu kuciņu. Un tad skatīsimies, kā tikt uz lidostu. Principā lidmašīna pēc 3 stundām un 9 minūtēm no šī brīža attiet. Tā kā tā kaut kā jauki. Nu ko, tagad sanāks ieprovēt to foršo lietu, kas saucās autobusus Mēnus salā. Google mapā principā par šiem autobusiem nav informācijas. Un principā esmu atnācis uz autobusu pieturu. Ceru, ka šis nozīmē, ka vienu pāri nākamajai stundai ies otrais autobus pēc 11 minūtēm. Otrais autobus tā kā iet cauri lidostai. Redzēsim, vai tas tā ir. Vai būs jābāž īkšķis sēmalā un jāatceras tādu veidojumu. Vai arī kaut kāds cits alternatīvs. Nu vispār vēl otrs jautājums, kā par autobusiem var samaksāt. Vai es tikšu līdz lidostai ar to otro. Citādi, kas man dara? 21 pāri. Ok, tad man 20 minūtes pēc tam pēc savu otro saprast, kas ko kā. Ok. Kaut kā tā. Tā tas izskatās šobrīd. Kā šo pieturiņu sauc? Jauko mazo. Castletown Road, Forward Shelter. Labi, viss vēl sab. Gaidam busiņu. Jup, autobus eksistē. Viss kārtībā. Nu ko, Ronalds vai starptautiskā lidosta līdz lidojumam vēl 2 stundas un 3 minūtes. Ejam iekšā.
Ko? Lidojums joprojām par stundu 15 minūtēm aizkavējies. Pieņem, ka lietus dēļ. Lietus vien tagad ir beidzies un tā vietā saule kāja skaisti varavīgs. Kaut kā tā. Redzēsim, vai tas kaut ko maina lidojuma grafikā vai nē, bet šobrīd tātad reāli viņam vajadzēja izdot pēc 18 minūtēm. Nāk stundu 15 klāt, stunda 33 minūtes vēl jāgaida. Labi, tālāk. Nu ko, lidostas ir aizgājusi lidmašīna uz Liverpooli, kas nozīmē, ka esam palikuši tikai mēs nolemti. Visā šajā lidostā, kam ir jāgaida stundu 20, lai tiktu uz Īriju, Dublinu. Tā kā ļoti jauki. Turpinām gaidīt šajā skaistajā saulainajā vakarā. Nu ko, lidojuma kājums oficiāli ir 2 stundas 50 minūtes šobrīd tā rāda. Tikām pie Latvijas. Varēs kafenē 5 mārciņās vai šajā 50 kaut ko paņemt. Nu vismaz kaut kas. Bet jā. Tā dzīvē laikam nav gadījies. Vakars toties ir paskains skaists un kāds no lidostas arī tik patīkams. Vismaz kaut kas priecīgāks. Tātad atgādināšu, ka izlidošanai bija jābūt 11. Jā, izlidošanai bija jābūt 5:20, tagad ir 19:45. Tā kā joprojām mēs gan kaut kādā uzgaidāmajā telpā tagad esmu atsūtīt izgājumu kā cauri tur pārbaudītāji, bet kaut ko mēs vēl gaidām. Un turpinām gaidīt. Ko 19:51 šai jaukajā trešdienas vakarā beidzot ir iespēja doties prom, teiksim tādos, doties tālāk no šīs skaistās zemes pleķa Īrijas jūras vidusī. Lidojam atpakaļ uz Dublinu. Tā.